Maskas, tas ir kaut kas ļoti brīnišķīgs. Tu vari iedzīvoties jebkādā tēlā. Tu vari būt suns, kas dusmīgi rūc, rej, grib iekost. Tu vari būt rūķis, tev var galvā uzlikt spaini. Tu vari būt košās krāsās. Vari lidot kā taurenis. Vari arī izpildīt kādu vēlēšanos, ja esi džins. Šis ir džins, jā? Jā. Brīnišķīgs džins. Vai tev ir pašai arī kāda vēlēšanās šim vakaram, šai dienai, šim karnevālam? Es priecājos, ka ir tāda reize pienākusi. Paldies tev, Sandriņ, par to, ka tu pieteici šo izstādi un uzaicināji mani, Evitu, arī piedalīties. Tā ir vienreizēja brīnišķīga reize, kad atkal vari būt kādā tēlā. Un te ir vēl ļoti daudz tā ir tērpu. Mazā zīve, gliemezītis, elfu daļava. Gliemezītis ir tāds, ko tu nesāji sev uz muguras, un tā bija tā cepurīte, vai ne? Es viņu uztaisīju, bet viņš vēl nereizes nav, nekur nesu viņu vēl eksponējusi. Un te ir kaut kas, kas tā ir pusmēnes slēdie. Jā. Fantastiski. Jā. Pusmēnes slēdie. Kafeņu laupītāja, kurā... Es atceros tevi šajā tēlā, tas bija fantastiski. Laupīt nezūdošus dārgumus. Viduslaiku klejotāja, kur ir brīva no mājām. Jā, reizē mums gribās, lai mēs tā varētu, ne? Un tad ir šis tērps, un tu esi brīva kaut vai uz vienu. Nu, tu katru dienu esi citā vietā. Vai ne? Jā. Un te vēl ir cita tēla. Šeit ir avatārs Guintiri. Guintiri, jā. Te ir gan meitene un puisis, kurš uz karnevālu tā kā bija puspabeigts, bet tas viņu izjauc pavisam, lai, piemēram, tiem, kam interesē, viņi varētu redzēt, nu, kā top tā maska, kā viņa bišķiņa tur no iekšpuses izskatās. Nu jā, jo tas ir ļoti svarīgi, un patiesībā tas ir ļoti laikietilpīgs laiks, bet arī šis laiks ir saistīts ar karnevālu, tā ir karnevāla daļa. Jā, patiesībā maskas paņem ļoti, ļoti daudz laika. Un, pieņemsim, mēnesis nepietiek, lai to masku varētu uztaisīt. Nu, pilnīgi, jā. Nokomplektēt tērpu vai uzšūt tērpu vai visu izdekorēt, piešūt matus. Nu, ja tu esi strādājošs cilvēks, tad tu to nevari. Tad es meitiņai arī taisīju tā kā dārziņā dejotājs masku. Un šeit, šajā maskā, es tā iedomājos, ja dāma būtu Zorro, tad kāda viņa būtu? Jā. Nu, pēdējā ir indieta. Tas tā kā komplektā, jā, mamma ar meitu. Jā. Un cik es tevi pazīstu, tu esi ārkārtīgi rūpīga visā, ko tu dari. Un ja tu gatavo masku, tad es zinu, ka šī maska būs viss cauri, viss būs no pašām kurpju galiņiem. Un tālāk parādi savas rokas, kādi ir tavi cimdi, un kāds ir tavs tērps, un kādas ir rotas, un pat sejas maska, galvas maska un auskara. Viss līdz vismazākajiem sīkumam. Starp citu, šī maska naktī spīd, nu, kādu brīdi. Ja izslēdz gaismas, tad viņai ir... Jā, un karnevālā tas ir ļoti svarīgi. Jā. Jo tur mēdz būt arī tumšs. Jā. Teiksim, tai akā
elfa daļa, vai viņai atkal ir iekrāsotas neona krāsas, ja, teiksim, būtu neona gaismas, tad arī izceltos. Acu iekšpuse zaļa.